Labvakar, cienījamie viesi un partneri. Šodien uzstāsies Laifey direktore ārste Zane Baloda, kurai ir liela pieredze, zināšanas un entuziasms, un viņa ir Laifey pionieris Baltijas valstīs. Tāpēc noskaņosimies interesantai sarunai. Jautājumi ir laipni gaidīti, un es esmu pārliecināts, ka tā būs noderīga ikvienam. Sveicināti, cienījamie viesi! Es priecājos iepazīstināt jūs ar LifeWave inovatīvo tehnoloģiju un mūsu revolucionārā produkta X39 prezentāciju. Šodien jūs uzzināsiet, kā ar mūsu uzņēmumu zinātnisko sasniegumu palīdzību varat ievērojami uzlabot savu veselību un arī savu dzīves kvalitāti. Esmu pārliecināta, ka informācija, ar kuru šodien es padalīšos ar jums, pavērs jums jaunas iespējas un būs svarīgs solis ceļā uz labāku veselību un arī uz ilgāku mūžu. Mani sauc Zane Balode, un LifeWave es esmu saistīta jau vairāk nekā 12 mēnešus. Esmu pārbaudījusi produktu uz sevīm un saviem tuviniekiem. Esmu pārliecināta, ka šis produkts patiešām ir ļoti efektīvs. Man pašai ir bijuši vienkārši neticami rezultāti, un es ar prieku padalīšos ar jums par šiem rezultātiem. Šodien prezentāciju struktūru veidosim šādi. Pirmajā daļā tiks stāstīts par produktu un tehnoloģiju, un otrajā daļā jūs dzirdēsiet reālus stāstus par to, kā šis produkts ir palīdzējis mūsu partneriem. Sāksim mūsu prezentāciju. Tā ir internacionāla korporācija, un LifeWave misija ir maksimāli palielināt cilvēka potenciālu visā pasaulē, dzīvot ilgāk un labāk. LifeWave ir inovāciju virzīts, zinātniski pierādīts, patentēts veselības tehnoloģiju uzņēmums, kas veltīts dzīves spēka godināšanai un jūsu potenciāla maksimāla izmantošanai, vienlaikus saglabājot savas vērtības, augstus produktu standartus, vadošo lomu pakalpojumu sniegšanā, kā arī sociālo atbildību un centienus radīt pārmaiņas ar vēl nebijušu humanitāro progresu. Uzņēmuma devīze ir dzīvot ilgi, dzīvot labi, dzīvot jaunāk. Dzīvot ilgi, mēs esam apņēmušies no jauna definēt cilvēka potenciālo nākotni. Dzīvot labi, mēs ar aizrautību rūpējamies par prāta, ķermeņa un gara labsajūtu. Dzīvot jaunāk, mēs uzskatām, ka justies jaunāk ir dzīvesveids. LifeWave zinātne ir attīstījusies pēdējo 22 gadu laikā. 2002. gadā Deivids Šmits izdarīja revolucionāru atklājumu. Viņš spēja palielināt enerģijas ražošanu cilvēka cilmes šūnās, izmantojot ļoti specifiskus gaismas viļņa garumus. LifeWave nodibināja 2004. gadā, un apgrozījums ir pieaudzis no 20 miljoniem 2021. gadā līdz 321 miljonam 2022. gadā. No 22. līdz 2023. gadam apgrozījums pieauga līdz 370 miljoniem. Mēs ar lepnumu paziņojam, ka 2023. un 2024. gadā mums apgrozījums ir sasniedzis gandrīz pusmiljardu. Uzņēmumā darbojas 76 valstis un ir arī plus vēl slēgtie tirgi. Mēs turpinām palīdzēt cilvēkiem uzlabot veselību, tostarp slēptos tirgos, jo īpaši krievlodīgajās valstīs. Mēs apzināmies, ka šajos tirgos daudziem cilvēkiem ir nepieciešams šis produkts, un mūsu mērķis ir palīdzēt viņiem atgūt veselību, kāda viņiem bija jaunībā. Šis produkts ir unikāls. Tas ir patentēts un ir vienīgais pasaulē. Tas nav
kāda cita MLM produktu kopija, piemēram, uztura bagātinātāja, svara zaudēšanas vai kosmētikas produkta kopija. Mūsu produktam X39 nav konkurences, un mums nav jāpierāda, ka mūsu vitamīnu sastāvā ir vairāk vitamīnu vai ka mūsu uztura bagātinātāji ir efektīvāki par citiem. Mēs neiesaistamies šajos tradicionālajos argumentos. Mūsu produkts darbojas pavisam pēc cita principa. Tas aktivizē jūsu organisma dabiskos procesus, lai palīdzētu organismam atjaunoties un atjaunoties tieši dabīgā veidā. Tas nav tikai viens uztura bagātinātājs vai vitamīns. X39 tas ir tehnoloģija, kas fundamentāli maina jūsu pieeju veselībai un ilgmūžībai. Mūsu produktu ir viegli lietot, un par to ir viegli stāstīt. Cilvēki ir noguruši no nebeidzamajām tabletēm un uztura bagātinātājiem, un viņi vēlas kaut ko jaunu. Un kad viņi uzzina, ka var palīdzēt savam organismam darboties labāk bez ķīmiskām vielām, dažādām injekcijām un tabletēm, viņi ir priecīgi par to dzirdēt. LifeWave jau 2. gadu pēc kārtas saņem top AAA plus reitingu starp MLM kompānijām. To Team Business for Home. Uzņēmēja darbība no mājām ieņem 2. vietu pasaulē. Tas ir starp vairāk nekā 700 pasaules tīkla mārketinga uzņēmumiem. Visātrāk augušā kompānija MLM industrijā pašlaik ir LifeWave neatkārtojamie patentētie produkti. Uz mirkli mēs varam padomāt, kā šis izrāviens kļuva iespējams. Aiz katra izgudrojuma mēs zinām, ka stāv kāds cilvēks. Un šajā gadījumā tas ir Deivids Šmits, dibinātājs, uzņēmuma vadītājs un arī X39 izgudrotājs. Deivids ir ne tikai uzņēmējs, bet arī zinātnieks un izgudrotājs vairāk nekā 150 patentiem. Viņa galvenā uzmanības joma ir novecošanās novēršana. 2008. gadā viņš pilnībā pievērsās cilmes šūnu pētniecībai, pateicoties 10 gadus ilgušajiem neatlaidīgajiem pētījumiem un 4,5 miljonu ASV dolāru investīcijām. 2019. gadā tika radīts mūsu revolucionārais produkts X39. Šis plāksteris bija īsts izrāviens veselības zinātnē. Deivids ir cilvēks, kas maina pašu pieeju veselībai un ilgmūžībai, un viņa izstrādātais X39 ir produkts, ir spilgts piemērs tam, ka zinātne un inovācijas var patiesi mainīt dzīvi. Apskatīsim, kā X39 darbojās, un tieši kas to padara tik īpašu. X39 plāksteris, kas izmanto ķermeņa paša enerģiju, lai aktivizētu plāksterī esošos materiālus, kuri pēc tam atstaro gaismu uz ādas un stimulē ādas nervus, izraisot īpašas izmaiņas ķermeņa bioķīmijā, aktivizējot cilmes šūnas. Bez tabletēm, bez ķīmiskām vielām, bez stimulatoriem X39 ir netransdermāls, tas nav invazīvs. Tas ir oriģināls fitoterapijas veids, patentēta nanokristālu tehnoloģija. Pats X39 plāksteris ir tikai tehnoloģijas nesējs, kurš nodrošina, tas piestiprināts tiek pie ķermeņa, un mūsu bioelektrods nesatur ķīmiskas vielas, kas caur ādu varētu iekļūt organismā. Tāpēc mēs droši varam apgalvot, ka X39 nav transdermāls un nav invazīvs. Mūsu tehnoloģija sastāv no spirālveidīgi izvietotu organiskas izcelsmes nanokristālu režģa. Tie uztver gaismu, tas ir nanokristāli uztver gaismu, kas izstaro no mūsu ķermeņa un atstaro to atpakaļ uz ādas. Šī atstarotā gaisma uzbudina receptorus uz mūsu ādas, kas aktivizē bioloģiskos procesus organismā. Piemēram, D vitamīna ražošanu, kad mūsu organisms saņem saules gaismu. Mūsu organisms dabiski reaģē uz šos plāksterus apstaroto gaismu un tādējādi aktivizē vara peptīda organismā ražošanu,
kura aktivizēšanai ir būtiska nozīme atjaunošanās un reģenerācijas procesā organismā. X39 ir paredzēts varapeptīda GHK līmeņa paaugstināšanai. Tieši šis varapeptīds pātrina brūču dzīšanu, mazina iekaisuma procesus, gan akūtos, gan hroniskos, regulē gēnus, kas atbildīgi par sāpju mazināšanu, atbalsta ilgtermiņa aizsardzību pret novecošanu, kā arī pātrina kolagēna veidošanos organismā, veicina matu augšanu, atbalsta normālu smadzeņu un nervu sistēmas darbību, ietekmē asins sistēmas atjaunošanos, ietekmē gremošanas sistēmu, tostarp veicina darbību gremošanas sistēmā un veicina visus atjaunošanās procesus, veicina kuņģa gļotādas membrānas sabiezēšanu, palielina mūsu imūnsistēmas izturību un tā tālāk. Varapeptīds, kas dabiski veidojās mūsu organismā, sāk samazināties pēc 30 gadu vecuma. Praktiski viņš izzūd līdz 60 gadu vecumam, taču X39 palīdz organismam atkal sākt šo peptīdu izstrādāt tādā daudzumā, kāds bija raksturīgs jaunībā. Šim peptīdam ir būtiska nozīme dažādos atjaunošanās procesos. Tas pātrina brūču dzīšanu, samazina iekaisumu un sāpes, stimulē kolagēna ražošanu un veicina matu augšanu. Tas ietekmē arī smadzeņu, nervu sistēmas, asinsrites un gremošanas sistēmas darbību, stiprinot zarnu gļotādu. Ar vecumu mūsu organisms zaudē spēju izmantot savas cilmes šūnas, lai aizstātu bojātās vai vecās šūnas. Tomēr pateicoties varapeptīdam, ko dēvē par jaunības molekulu, mēs varam atmodināt šīs cilmes šūnas un atjaunot to aktīvu darbību. Tāpēc varapeptīda galvenā funkcija ir pamodināt mūsu pašu cilmes šūnas, kas pēc tam tiek novirzītas uz problemātiskajām vietām, kur tās atjauno bojātos audus. Šādā veidā X39 iedarbina organisma dabiskos pašatjaunošanās procesus un atgriež mums jaunību un veselību. Protams, ir vērts atcerēties, kas ir cilmes šūnas. Cilmes šūnas ir mūsu veselības un ilgmūžības atslēga. Jo mazāk mums ir aktīvo cilmes šūnu, jo ātrāk mēs novecojam un lēnāk atveseļojamies. Šīs šūnas sauc arī par embrionālajām šūnām, jo visi mūsu orgāni ir izveidojušies pateicoties cilmes šūnām vai universālajām šūnām, jo tās var pārvērsties par jebkuru mūsu ķermeņa šūnu. Un to loma nebeidzās tad, kad mēs izaugam. Vai mums ir vajadzīgas cilmes šūnas? Jā. Ja mums ir izveidojušies jau visi orgāni, protams, mūsu organismā nepārtraukti notiek atjaunošanās process, tieši šūnu atjaunošanās process, jo katrs orgāns sastāv no šūniņām, un mūsu orgāniem ir jāizstāj bojātās vai atmirušās šūnas. Izrādās problēma tomēr ir tā, ka tikai 50% mūsu cilmes šūnu ir aktīvas pēc 30 gadu vecuma un tikai 10–20% pēc 60 gadu vecuma. Tāpēc mēs sākam pamanīt novecošanās pazīmes, gan grumbas, gan sirmus matus, vispārējā tonusa pazemināšanos. Turklāt cilmes šūnas vispirms koncentrējās tieši uz dzīvībai svarīgu orgānu uzturēšanu un atstājot mazāk svarīgas funkcijas bez uzmanības. Taču labā ziņa ir tā, ka mēs varam aktivizēt neaktīvās cilmes šūnas un panākt, lai tās atkal darbotos kā jaunībā. Tieši to arī dara mūsu X39 produkti, atgriežot organismam tās dabiskā reģeneratīvās spējas. Tas ne tikai palēnina novecošanās procesus, bet arī palīdz organismam daudz ātrāk atjaunoties. Kādas ir X39 priekšrocības? Mēs tagad parunāsim par šīm te priekšrocībām. Pirmkārt, jūs pamanīsiet spēka un izturības pieaugumu. Jūsu ķermenim būs vairāk enerģijas parastām ikdienas aktivitātēm. Daudzi lietotāji ziņo par iekaisumu samazināšanos, sāpju samazināšanos. Cik es zinu, vienam otram no
maniem paziņām ir sācis sāpēt zobs iekaisis jau, un cilvēks ir domājis, ka viņam jāizrauj būs šis zobs, un palietojot X39, kamēr sestdien, svētdien nevar tikt pie zobārsta izraut viņu, sāpes nepārgāja, iekaisums līdz ar to arī pārgāja, un zobārsts paņēma un salaboja zobu, un viņš nebija vajadzīgs izraut. Prāta skaidrība un atjaunojas atmiņas spējas. Tas ir arī ļoti svarīgi. Produkts veicina kognitīvo funkciju uzlabošanos, palīdzot jums justies koncentrētākam, savāktākam un tikt galā ar daudzām dzīves sfērām, gan darbā, gan arī mājās. Muskuļu un skeleta atjaunošanās notiek. X39 atbalsta muskuļu un locītavu atjaunošanās procesus pēc fiziskas aktivitātes vai traumas. Viens no pamanākajiem efektiem būs tieši miega kvalitātes uzlabošanās. Jūsu miegs kļūs dziļāks un atjaunojošāks. Tas atspoguļosies jūsu vispārējā stāvoklī. Jo, kad cilvēks ir izgulējies, viņš jūtās pavisam savādāk, viņam ir enerģija, viņš ir laimīgāks. Enerģija un vitalitāte. X39 veicina enerģijas līmeņa paaugstināšanos, kas jūtama visas dienas garumā. Un, protams, jūs pamanīsiet arī ādas izskata uzlabojumus. Viens no patīkamākajiem efektiem ir ādas atjaunošanās un uzlabots ādas stāvoklis. Pat tiešām viena daktera paciente ievēroja, ka viņa apmeklē viņu tur pēc kāda laika, ik pa laikam, kad dakteris ir ļoti labi izskatās, un viņa bija pajautājusi, kas ar viņu notiek. Un tad viņš pastāstījis, kad viņš lieto X39. Un viņa arī ļoti vēlējās labi izskatīties un arī sāka lietot X39. Lietojot X39 var panākt ne tikai uzlabotu fizisko pašsajūtu, bet arī optimālu veselību, kas ietver gan fizisko, gan garīgo, gan sociālo labklājību. X39 un X49 ir vēl viens plāksters, kas atjauno un palīdz pagarināt, tas ir aktivizēt telemērus, tiks arī X49. Un abiem šiem plāksteriem ir ilgtermiņa rezultāti. Mums visiem interesē, cik ilgi mēs varam gaidīt šos te rezultātus. Ir jāsaprot, ka katrs cilvēks ir atšķirīgs un rezultāti līdz ar to būs arī atšķirīgi. Dažiem tie prasa nedaudz ilgāku laiku, jo katrs ķermenis ir unikāls. Citas jau jūt tajā pēc 2 minūtēm, cits jūt pēc 5 dienām, dažādi. Viss ir atkarīgs arī no ūdens, vitamīnu un minerālu vielu līmeņa organismā. Ir interesanti tas, ka mūsu uzņēmums katram klientam, es uzsveru klientam, dod 90 dienas X39 produkta testēšanai, lai jūs varētu redzēt un sajust rezultātus. Un statistika liecina, ka 50% mūsu klientu rezultātus pamana jau 30 dienās, 90% 90 dienu laikā. Tāpēc uzņēmums piedāvā pilnu 90 dienu garantiju un naudas atmaksas garantiju, ja rezultāti jums nepatīk. Jūs vienkārši rakstiet uzņēmumam, un viņš atmaksās jums naudu bez jautājumu uzdošanas. Kāpēc uzņēmums sniedz šādu garantiju? Tāpēc, ka X39 pamatā ir plaša zinātniska informācija. Un pētījumi liecina, ka jau pēc 2 dienām produkts atjauno vairāk nekā 4200 gēnu organismā. Gēni ir mūsu DNS daļas, kurās glabājas visa informācija par to, kā mūsu šūnām jādarbojās un jāatjaunojās. Mūsdienu dzīve ar tās stresu, piesārņojumu, toksīniem bieži vien izjauc mūsu šūnu darbību, bet X39 palīdz atjaunot šīs informācijas pārraidi un iedarbina organisma pašatjaunošanās procesu. Pirmajās 6 nedēļās smadzenes kļūst līdzsvarotākas, pazūd trauksme un depresijas. Mēs sākam vieglāk tikt galā ar dzīves grūtībām. Un man ir pacienti 3-4, kas tiešām uzlabojuši ir savu psihoemocionālo stāvokli tieši ar X39 un ir pārtraukuši psihiatrisko antidepresīvo tablešu lietošanu vai samazinājuši to. Šeit netiek runāts par īstajām organiskajām depresijām, bet par ikdienišķajām, kas bieži vien ar ko cilvēki nevar tikt galā ar stresu, tādām vienkāršām depresijām. Tā vienā no daudzajiem pētījumiem piedalījās 15 cilvēki,
Un šeit 6 mēnešus katru dienu uz ādas tika līmēts X39 bioelektrods. Rezultāti parādīja, ka 14 no 15 dalībniekiem šajā laikā sirds asinsrites sistēma atjauninājās par 8 gadiem. Tāpēc mēs ar lepnumu varam apgalvot, ka mūsu produkts ir ne tikai produkts, kas aptur organismu novecošanās procesus, bet arī produkts, kas uzsāka atjaunošanās procesus. Kā saka mūsu dibinātājs Deivids Šmits, novecošana ir slimība, un mēs to varam ārstēt. Un mūsu rīcībā ir spēcīgs instruments, ar kura palīdzību to izdarīt, un tas ir X39. X39 ir optimāla veselība un labsajūta. Tagad varbūt jūs izmantojat X39 jaunu pieeju, kā uzlabot enerģijas plūsmu mūsu ķermenī, uzlabojat spēku, izturību un citas īpašības. Mūsu vispārējās labsajūtas netransdermālie plāksteri, maigi stimulējot ādu ar gaismu, palīdz jums iekarot savu aktīvo dzīvesveidu un bruģēt jaunu ceļu uz spēcīgu veselību. X49. Jūs līmējot dodaties pārveidojošā ceļojumā ar X49, kas ir veltīts veiktspējas uzlabošanai, atveseļošanās pātrināšanai un relaksācijas veidošanai. Ir pienācis laiks no jauna definēt savu izcilību ar X49. Ir klīniski pierādīts, ka tas paaugstina dabiskā peptīda iedarbību organismā, kas veicina veiktspēju atjaunošanās, un pienācis laiks no jauna noteikt savas labākās īpašības. Mūsu DNS, mūsu šūnu instrukcija ir pakļauta patstāvīgam uzbrukumam. Laika gaitā tas izraisa procesu, ko sauc par genoma nestabilitāti, kas ir raksturīga novecošanās pazīme. Kā jūs genoms kļūst nestabils? Ir vairāki veidi, kā genoms kļūst nestabils, un katram no tiem ir sava nozīme. Uzturā, dzīvesveidā, toksīnu iedarbībā un arī ģenētikā. Pirmais novecošanās veicinošais faktors ir oksidatīvais stress. Katru dienu mūsu šūnas ražo enerģijas procesā, kurā rodās kaitīgie brīvie radikāļi. Šīs nestabilās molekulas var bojāt DNS, izraisot mutācijas. Ir vides faktori, ultravioletais piesārņojums un dažas ķīmiskas vielas var tieši bojāt DNS vai palielināt brīvos radikāļus organismā. Un šo faktoru pieaugums arī pātrina novecošanās tempu. Arī replikācijas kļūdas ietekmē novecošanās, un tas ir šūnu dalīšanās kļūdas. Katru reizi, kad šūna dalās, tā ir jākopē viss tās genoms. Neraugoties uz iespaidīgo precizitāti, šajā procesā reizēm rodās kļūdas. Laika gaitā DNS ķīmiskās modifikācijas var mainīt gēnu ekspresiju, ietekmējot šūnu darbību. Šīs epiģenētiskās izmaiņas ir daļa no novecošanās procesa. Uzsprājoties DNS bojājumiem, rodās vairākas ar novecošanu saistītas problēmas. Viena no būtiskākajām šūnu novecošanās ir, kad bojātās šūnas pārstāj dalīties un pāriet zombijiem līdzīgā stāvoklī. Novecojot, mūsu telomēri dabiski saīsinās, darbojoties kā bioloģiskais pulkstenis, kas ar katru šūnas dalīšanos reizi pātrinās. Kad šūnas dalās, DNS replikācijas mehānisms nespēja sasniegt chromosomu galu, kā rezultātā notiek neliels ģenētiskā materiāla zudums. Telomēri kalpo kā buferis, kas ļauj šim zudumam notikt, nebojājot būtiskus gēnus. Tomēr šis aizsardzes mehānisms maksā savu cenu. Telomēri saīsinās ar katru dalīšanos. Telomēriem nolietojoties, šūna saskarās ar pieaugušo genoma nestabilitāti. Kā izmantot X39 un X49? Kā pareizi izmantot mūsu bioelektrodu X39? Pirmajā dienā pielīmējiet to apmēram 2 centimetri zem nabas. Nākamajā dienā to līmēt uz kakla 7. kriemeļa līmenī. Un tā pārmaiņus mainīgā kārtībā palīdziet sev aktivizēt dažādus ķermeņa punktus. Kad no rīta uzlīmēt X39, nēsājiet tos 12 stundas un pēc tam noņemiet to noteikti uz nākamajām 12 stundām, lai naktī atjaunotos
ļoti svarīgi ir dzert pietiekami daudz ūdens, vismaz 1,5 litru papildus dienā, lai uzturētu organisma darbību un veicinātu labāku plāksteru iedarbību. Pēc lietošanas izmetiet veco bioelektrodu un nākamajā dienā uzlīmojiet jaunu bioelektrodu un atkārtojiet šo procesu katru dienu, lai sasniegtu maksimālu rezultātu. Vajadzības gadījumā varat lietot vairākus plāksterus vienlaicīgi, lai maksimāli palielinātu efektu. Uzņēmums arī iesaka uzlīmēt plāksteri uz sāpošās vietas, piemēram, ja jums sāp gurns, vai varat uzlīmēt X39 tieši tur. Visa mūsu āda ir pārklāta ar receptoriem, kas uztver bioelektroda atstaroto gaismas staru, kas iedarbojas uz ādu un aktivizē reģenerācijas procesus. Tomēr visi pētījumi liecina, ka vislielākā efektivitāte tiek sasniegta, ja plāksteri lieto divos galvenajos punktos - zem nabas un uz kakla. Šie punkti akupunktūrā un akupresūrā tiek uzskatīti par ļoti svarīgiem, jo tie ir mūsu ķermeņa meridiānu savienojumi, sava veida vadības paneļi. Tāpēc, ja vēlaties gūt maksimālu efektu no X39, šie punkti būtu visefektīvākie. Ievērojot šos vienkāršos soļus, jūs varēsiet izbaudīt visas X39 sniegtās priekšrocības un saglabāt savu veselību augstā līmenī. Mēs redzam dažus LifeWave produktu lietotājus, kas acīm redzami veic detoksikāciju. Tas ir ļoti labi, ja organisms pēkšņi spēj tikt galā ar lietām, bez kurām jums ir labāk. Ķermenis ar savām atjaunotajām spējām vēlēsies parūpēties par toksīniem. Tas to darīs uz nepieciešamā un vēlamā pamata. Jau 2020. gadā, tikai gadu pēc mūsu X39 produkta izplatīšanās, mēs saņēmām patentu, kas apliecina mūsu produkta efektivitāti un drošību. Tā nav kārtējā inovācija, tā ir patentēta tehnoloģija, kas ir plaši pētīta un oficiāli reģistrēta un kas ir pierādījusi savu spēju palielināt varapeptīdu līmeni organismā. Patents apliecina, ka mūsu tehnoloģijas unikalitāti un tās zinātnisko pamatojumu. Pateicoties šim patentam, mēs varam būt droši, ka tuvāko 10-20 gadu laikā nebūs neviena produkta, kas spētu konkurēt ar X39 spēju aktivizēt cilmes šūnas dabiskā veidā, bez ķīmijas, injekcijām vai tabletēm. Tie nav tikai vārdi. Mūsu patents apstiprina, ka X39 patiešām ietekmē galvenos procesus organismā, nodrošinot dabīgu atjaunošanos un aizsardzību. Es vienmēr uzdodu jautājumu, vai mūsu produkts jums jau ir palīdzējis? Vai esat sajutuši, kā tas darbojas, kā darbojas X39? Ja vēl neesat to izmēģinājis, pateicieties tam cilvēkam, kurš jūs uzaicināja uz šo tikšanos, jo viņš jums vēlēja tikai labāko. Tāpat pajautājiet, kā jūs varat saņemt šo produktu un pēc iespējas ātrāk to izmēģiniet pats. Tikai ar personīgās pieredzes palīdzību jūs varēsiet pilnībā apzināties šī produkta vērtību. Atzīšos, ka sākumā es pati biju skeptiķe. Es neticēju, ka šis produkts varētu kaut ko mainīt manā organismā, taču tikai tad, kad piekritu to izmēģināt, es sajūtu, kā tas darbojas un sapratu tā patieso vērtību. Tāpēc es jūs mudinu, pielīmējiet to, sajūtiet un dalieties ar to. Kad jūs sajutīsiet X39 iedarbību, jūs vēlēsieties dalīties ar šo informāciju ar saviem draugiem un ģimeni. Šis produkts patiešām dara brīnumus. Kā jau mēs teicām, X39 ir kaut kas pārsteidzošs, un tas patiešām darbojas. X39, lai uzturētu jūsu šūnu replikāciju un telomēru atjaunošanu, palīdzēs jūsu organismam saglabāt un atjaunot telomērus. X39 ieteicams lietot 1 mēnesi par katriem jūsu 10 gadiem, lai iegūtu fantastisku rezultātu. Zinātne apgalvo, ka jūs varat atgriezt reversā novecošanās procesu par 3 gadiem pāris nedēļu laikā. Šeit mēs redzam, kā X39 lieto 90 dienas sieviete, tas ir 3 mēneši, mēs redzam, kā izmainās viņas seja
Tad ir kundze, kam ir 81 gads un kura 3 nedēļas lietoja. Arī mēs redzam, ka ir izmainījusies izskats. Nu, ir cilvēks, kas lieto X39, 355 dienas. Šeit ir 3 fotogrāfijas, un mēs redzam gala rezultātu, vidus rezultātu un redzam, kā bija sākumā. Nu, un tad ir viens vīrietis, kas lieto 4 mēnešus X39, un mēs arī redzam izmaiņas viņa izskatā. Tā kā te ir fotogrāfijas, kas apliecina to, cik efektīvi iedarbojās X39. Kad es jautāju cilvēkiem, kas viņu dzīvē ir vissvarīgākais, un atbildes vienmēr ir atšķirīgas. Ja citi saka, ka ģimene ir svarīga, citiem svarīga veselība, citiem svarīga brīvība, citiem ir svarīga drošība, citiem finansiālā stabilitāte, citiem dzīve bez parādiem un ierobežojumiem. Visas šīs lietas jūs varat atrast mūsu uzņēmumā, jo mēs piedāvājam ne tikai veselību, izmantojot mūsu unikālos produktus un tehnoloģijas, bet arī finansiālo veselību. Ar mūsu X39 produktu jūs varat ne tikai uzlabot savu veselību, bet arī izveidot papildu ienākumu avotu, kas jums nodrošinātu finansiālu brīvību. Liels paldies par jūsu uzmanību. Es novēlu jums visiem labu veselību, labsajūtu, panākumus un ceru, ka jūs varēsiet pievienoties mums šai pārsteidzošajā ceļojumā.